arī nav problēma spēlēt uz mākslīgajiem laukumiem šim katalānim, jo viņš iepriekš arī pārstāvot dažādas komandas Spānijā, arī pēc tam Slovākijā. 4. numuru nevis ar 1. šorien Andris Trēmanis, viņš kā 4. tiesnesis strādās atkal Hanzas tehniskajā zonā. Arī, protams, prieks redzēt atpakaļ Andri Rihards. Ar to pamatsastāvā atpakaļ gan Antonijs Černomordijs, gan arī Žau Grimaldo. Ne tikai atnākt uz preses konferenci, bet arī būt klāt un diktēt un atbalstīt. Un arī Dirk Mikelsons šodien ir uz vietas, arī viņam bija diskvalifikācija. Bumbas Evalons, arī Rēģis, viņš var uzsist, Rēģis apspēlē šeit, un Rēģis tiek sagaidīts kritiens. Bumbas sodlaukumā piespēl gar vārtiem Asa, Bai Kamarā, un turpinās metas uzbrukums. Kamarā uz tālo stabu centriem, sitiens ar galvu pāri vārtiem. Kas par uzbrukumu metas izpildījumā, kur vēl varēja domāt par pārkāpumu pie sodlaukuma robežām, varbūt pat iekšā. Ļoti aktīvs ir Evalons, kuru mēs tagad redzējām tūplānā. Un redzam, ka šeit sitiens pāri un Skarbumbu Zviedris, tāpēc stūra sitiens. Jā, ļoti labs moments izveidojās metas komandai. Vēlos uzteikt tieši Kristoru Reķi, kurš parādīja labo kāju, kas itīs pa vārtiem, jo nomānīja savu aizsargu. Mazliet, man liekas, pat samīnstinājās tajā brīdī neuzsit ar sev ar to kreiso kāju. Nu, tas varbūt būtu bijis tas labākais uzbrukuma risinājums, bet tagad centrējums sodlaukumā un saulēcīgā pamat vārtus Zviedris. Un uzreiz met gaitā Diop, skrien Meisa Diops, aizskrien no Reķa, Reķis gan nedaudz piekavē pretinieku. Meisa Diops tev iekšā sodlaukumā, Diopas sitiens un bumba ir vārtos. Meisa Diops sprintā skrējienā, kā viņš to māk darīt no savas laukuma puses, noskrienot 70 metrus Hanzas vidusskolas laukumā, arī raida bumbu vārtos. Un jāsaka, pēc ļoti sarežģīta posma nogriežņas spēles sākumā. Rīgā ar šādu pretuzbrukumu, ar šādu ātro vienā spēlētāju pārēju gūst vārtus, bet mēs vēl sakam, ka Krišjānis Zviedris šajā epizodē nopelnījis rezultīvu piespēli, jo viņš pameta Braids Peņa. 1-1 kreisajā malā iziet vairāk uz vidu, iespēlē bumbu sodlaukumā, iegriež, un šeit jau Regža cīnās, atstāja Diopam sitiens un bitētvēr. Labs lēciens, bet jāsaka arī Regža, ļoti kvalitīvi nospēlējuši šeit jau. Pamēģināja arī uzšaut, no netik daudzajām iespējām pagaidām jāatzīst pie metas vārtiem, tomēr bez vārtu gūma, bet šī sitiena vēl bija epizode. Vēlos uzteikt šajā situācijā ir tieši tas, ka viens bite tik. Un Grimaldo, kā standarta situācijas izpildītais, paskatīsimies, uz ko viņš ir spējīgs. Ar labo kāju griež bumbu iekšā, un te Minkevičs paceļās bumbu augšā, sities ar galvu precis Babamuso! Kā viņš šeit sagaidīja un arī iesita bumbu tur, kur arī nevarēja aizsniegties vairs bite, un 2-0 pēc standarta. Rīga retos vārtus gūst pēc standarta situācijas šajā sezonā, un to paveic bijušais metiets Babamusā. Ļoti skaists vārtu gūms viņam padodas. Redzējām, pat arī netika diezko liels spēks šķiet, ka pielikts šajā sitienā, bet kas ir svarīgi, tad tā trajektorija bija ļoti nepateicīga. Tagad jau uz priekšu dodas Rīga FC komanda, redzam, te bite puslīdz iziet ārā no vārtiem. Tas šobrīd radīja uz brīdi iespēju Regžam un saulēcīgi viņam izdodas. Jurkovskis, Peņa šeit 1-3 zaudē un izskatās, ka nebūs arī kompensācijas laiks. 45 minūtes ir galā un Rīga, pateicoties Diopa un Musā gūtiem vārtiem, ir vadībā ar 2-0. Runāja pirms spēles par to, ka jānosargā, jānotur Rīgas centrālā asa, bet tagad Kļevinskam tomēr vairāk būs jānotarbojas arī ar veidošanu, lai šo maču pagrieztu par labu zaļi-baltajiem. Gan futbolists no Skanstas komandas arī sāka sezonu tieši Skanstē, arī tur spēlē, arī guva vārtus pret Alberta vienību. Ļoti svarīgus vārtus, kas atnesa komandai neizšķirtu šeit pat Hanzā. Hanzā futbols nebeigsies, Skansta šeit turpinās spēlēt vasarā. Bet Smilškāns turpina sezonu ar metas komandu. Stūra sitiens Rīga FC tagad. Un tad pēc tam arī sapratīsim, vai arī kādas pozīciju maiņas ir noritējušas līdz ar šīm vairākām izmaiņām vienlaicīgām. Iespēles sodlaukumā iekšā un sitiens precis! Izcili Antonijs Černomordijs nomierina visus Hanzā, gūst vārtus un panāk 3-0. Kādu laiku nebija guvis vārtus Antonijs, bet šeit tieši pirms izlašu pārtraukuma izdodas izcelties un Rīga standarts beidzot nostrādā kā pēc pulkstens ideāli perfekti gan centrējums, gan arī vārtu gūms un Rīga tuvojas vēl 3 punktiem. Tomēr spēlē savā ierastākā pozīcijā, kā arī kā centra pusargs, nevis kā centra aizsargs.
Un šeit Minkevičs vai tiks apskriets. Jā, Ramiris pirmais pie bumbas, Ramiris no leņķa sitiens. Bite atvēra, vēlreiz Ramiris ar bumbu. Trēmam tur jau droši, ka viņš uz to vārdu stabu neutralizē šo situāciju, bet varam redzēt ar kārtojumā tieši Bites atvērījumu, kur tādu nepārāk. Izrāva bumbu no Taivo Bangurā, bez tam uz priekšu Sadiks apspēlē Černomordī, dodas uz vārtiem, piespēlē pa labi, un šeit jau Kļavīnskis nāk klāt bumbai. Kļavīnskis, tālāk Grabovskim, skaista epizode metē, vai beigsies ar sītienu. Grabovskis maina malu no gaisa, Kangars, un netrāpa vārtos Lats Kangars. Atkal pēdējās sekundēs izveido meta momentu, kā izspēlē un kā Kangars pieslēdzās. Tagad redzam jau noslēgumu un paralēli arī skan beigu svilpu, līdz ar to pēdējā virslīgas spēle Rīgas Hants vidu iepriekšējais un pēdējais metiens, kurš guva vārtus šeit ar Emils Evilons, bet tas notika citā mačā. Un Rīga ved atkal 3 punktus uz mājām, 9. uzvara pēc kārtas.